Sveiki! Es jūs iepazīstināšu ar šo prezentāciju par starptautiskās tirdzniecības digitalizāciju. Jums, iespējams, jau ir pieredze digitalizācijā, izmantojot elektroniskos parakstus un elektroniskos rēķinus. Ja strādājat pārvadājumu jomā, iespējams, jums ir pieredze arī ar e-CMR. Šie nav vienīgie digitalizēto dokumentu piemēri. Ir arī citi un tiek izstrādāti vēl vairāk. Prezentācijā digitalizācijas tēma tiks aplūkota vispārīgi, tāpēc es neiedziļināšos konkrētos piemēros. Tomēr mēs atsauksimies uz izcilu ICC apvienotās karalistes publicētu rakstu, izmantojot iespēju starptautiskās tirdzniecības potenciāla atbrīvošana, kurā jūs varēsiet izlasīt 16 gadījumu izpētes. Kā tiks paskaidrots turpmāk prezentācijā, apvienotajai karalistei ir īpaši nozīmīga loma starptautiskās tirdzniecības digitalizācijas attīstībā, vienkārši tāpēc, ka aptuveni 75% pasaules tirdzniecības notiek ar dokumentiem, uz kuriem attiecas Anglijas tiesību akti. Tieši šī iemesla dēļ ICC apvienotā karaliste ir tik cieši iesaistīta standartu izstrādē, kas saistīti ar starptautiskās tirdzniecības digitalizāciju. Šīs prezentācijas darba kārtība ir šāda. Vispirms aplūkosim ieguvumus, ko sniedz digitalizācija, lai saprastu, kāpēc par to ir tik liela ažiotāža un kāpēc ir vērts pārvarēt neapšaubāmās grūtības, mainot esošās sistēmas un procedūras. Digitalizācija un digitalizēšana, vai pastāv atšķirība un vai tā ir nozīmīga? Juridiskie jautājumi un to ietekmi uz dokumentu digitalizāciju. Ko mēs cenšamies sasniegt? Mletra nozīme ar mletru saskaņotās schēmas, kuras valstis ir priekšā pārējām. Visbeidzot, mēģināsim izdarīt dažus secinājumus par to, kāds ir turpmākais ceļš starptautiskās tirdzniecības digitalizācijā. Labi, sāksim. Kāpēc tik liela ažiotāža? Kādus ieguvumus var gūt no starptautiskās tirdzniecības digitalizācijas? Aplūkojot šos ieguvumus, var novērtēt pozitīvo ekonomisko ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. 15% pieaugums rentabilitātē, 8% mazāks gaidīšanas laiks uz robežas, darījumi pabeigti 1 stundas laikā. 30% zemākas darbības izmaksas, datu pārsūtīšana sekundēs, 15 līdz 20% zemākas piestātnes izmaksas, 15% pieaugums savlaicīgā piegādē, 15% pieaugums savlaicīgā piegādē, 3 līdz $400 ietaupījums uz katru darījumu, 100% loģistikas papīra izslēgšana, 18% zemākas pārvadājuma izmaksas. Likviditāte pieejama 7 dienas ātrāk. Ja jums ir šaubas par šiem skaitļiem, tad es ieteiktu jums iepazīties ar ICC dokumentu, kuru iepriekš minēju. Turklāt viņi arī izskaidro, kāpēc šie notikumi ir pilnīgi nepolitiski, tāpēc nav neviena ekonomiskā bloka vai politiskas vienības, kas būtu pret šīm izmaiņām. Tā ir viena no ļoti retajām jomām, kur patiešām pastāv globāla sadarbība. Turklāt, pat ja tādi būtu, neviena valsts viena pati nevarētu liekt pārējai pasaulē gūt labumu no šiem sasniegumiem. Tomēr neapšaubāmi jaunu digitālo sistēmu ieviešanā pastāv izaicinājumi un grūtības, un tas prasa ieguldījumus. Tagad ātri apskatīsim atšķirības starp digitalizāciju un digitalizēšanu. Vai pastāv atšķirības starp digitalizāciju un digitalizēšanu, un vai tas ir svarīgi? Abi termini bieži tiek lietoti tā, it kā tiem būtu viena un tā pati nozīme, taču pastāv atšķirība. Digitalizācija ir process, kurā papīra dokuments tiek pārvērsts digitālā failā. Savukārt digitalizēšana ir process, kurā, izmantojot digitalizētus datus, manuālie biznesa procesi tiek pārveidoti ar digitālo tehnoloģiju palīdzību. Tas ietver arī digitālo parakstu pieņemšanu. Iedomājieties, ka konosaments ir elektroniski pārveidots, lai izveidotu digitālu veidni. Tas ir digitalizācijas piemērs.
Šīs digitalizētais konosaments pēc tam tiek aizpildīts tiešsaistē un elektroniski nosūtīts bankai, lai atbalstītu tirdzniecības finansējumu pieprasījumu. Tas notiek tā vietā, lai dokuments tiktu aizpildīts papīra formātā un nosūtīts pa pastu uz banku. Tas ir šī procesa digitalizācijas piemērs. Mēs uzskatām, ka digitalizācija starptautiskajā tirdzniecībā sniedzas daudz tālāk par vienkāršu dokumentu digitalizāciju. Papildus digitālajiem rīkiem un pakalpojumiem mākslīgais intelekts un blokķēdes tehnoloģijas samazina operatīvās, administratīvās, komunikācijas un mārketinga izmaksas un riskus. Darbības, kas agrāk bija tikai liela uzņēmuma pārziņā, tagad ir pieejamas arī daudz mazākiem uzņēmumiem. Šīs prezentācijas ietvaros nav paredzēts sīkāk aprakstīt šos aspektus. Tomēr visas šajā atskaņošanas sarakstā esošās prezentācijas lielākā vai mazākā mērā skaidro, kā jūs varat izmantot tiešsaistes rīkus un pakalpojumus, lai attīstītu savu starptautiskās tirdzniecības potenciālu. Vienkārši pārlūkojiet eksportētāju almanahu, lai redzētu, kas ir pieejams. Saite ir atrodama zemāk aprakstā. Labi. Atgriežamies pie juridiskajiem apsvērumiem, kas saistīti ar tirdzniecības dokumentācijas digitalizāciju un digitalizēšanu. Jūs redzēsiet, ka šī atšķirība ir svarīga, īpaši, ja tiek ņemts vērā digitalizētā dokumenta attiecīgais juridiskais status un dažādu pušu iesaistes operatīvā iespējamība dažādās juridiskās jurisdikcijās digitalizētā procesā. Pieskaroties juridiskajam aspektam, aplūkosim galveno juridisko jautājumu, kas jāatrisina daudzkārt. Kā jau minēju iepriekšējā slaidā, ir taisnība, ka digitalizāciju un digitalizēšanu var uzskatīt vienkārši par tehnoloģiju jautājumiem. Tomēr digitalizēto tirdzniecības dokumentu juridiskais status ir būtisks. Nav lielas jēgas digitalizēt dokumentus, ja tiem nav tāda paša juridiskā statusa kā papīra dokumentiem. Tā kā likumi, kas attiecas uz tirdzniecības dokumentāciju, konosamentiem, vekseļiem, parādzīmēm UT, lielākoties tika rakstīti 19. Gadsimtā tie bieži atsaucas uz papīra īpašumtiesībām un fiziskiem parakstiem. Tāpēc, lai digitālajiem ekvivalentiem piešķirtu tādu pašu statusu, ir nepieciešams mainīt vairākus likumus dažādās jurisdikcijās. Tas prasa laiku un arī rūpīgu pārdomāšanu par to, kā nodrošināt, lai digitalizētajiem dokumentiem būtu tādas pašas īpašības kā to papīra ekvivalentiem, īpaši attiecībā uz dokumentu īpašumtiesību jēdzienu. Ja to nevar panākt, tad nav nekādu ieguvumu. Patiesībā var rasties papildu izmaksas, kas saistītas ar šo dokumentu digitalizāciju. Tātad, kas ir jādara, lai iespējotu tirdzniecības dokumentācijas digitalizāciju? Nākamajā slaidā apskatīsim, ko mēs cenšamies panākt. Lai digitalizētajiem dokumentiem būtu tāds pats status kā to papīra ekvivalentiem, tirdzniecības tiesībām būtu jāatbalsta visi būtiskie e-komercijas aspekti. Tas nozīmē gan papīra, gan digitalizēto dokumentu atzīšanu par vienlīdzīgiem juridiskiem instrumentiem. Tomēr atsevišķos gadījumos jābūt vienam vai otram. Jūs nevarat vienlaikus izmantot gan papīra, gan digitalizētu konosamentu. Digitalizētie dokumenti ir jāatzīst visās jurisdikcijās, kur notiek tirdzniecība. Tas ir milzīgs uzdevums, taču labā ziņa ir tā, ka Apvienoto Nāciju organizācijas starptautiskās tirdzniecības tiesību komisijā darbs pie tā notiek jau vairāk nekā 30 gadus. Īpaši nozīmīgs ir 2017. Gada elektroniski nododamo dokumentu modelis likums. Saite uz šo institūciju ir pievienota zemāk aprakstā. Tātad, kas ir MLETR un kā tas palīdz? Mēs to aplūkosim nākamajā slaidā. MLETR pamatprincipi. Saskaņā ar šo parauglikumu papīra formāta pārvedama dokumentu elektroniskais ekvivalents ir definēts kā elektroniski pārvedami ieraksti, ievērojot šajā slaidā izklāstītos nosacījumus. Tas nozīmē, ka dokumentam jāietver papīra dokumenta informācija, jāidentificē ieraksts kā elektroniski pārsūtāms ieraksts, jābūt kontrolējamam un jāsaglabā tā integritāte. Tas ir, tam jābūt pilnīgam un nemainītam.
Un visbeidzot, tam jābūt identificētas personas ekskluzīvā kontrolē. Likums arī nosaka, ka elektroniski pārsūtāms ieraksts, kas izdots vai izmantots ārvalstīs, nedrīkst tikt liektas juridiskas sekas vai izpildāmība. Likums arī prasa, lai tiktu izmantota uzticama metode, kas vērtēta pēc noteiktiem standartiem, lai noteiktu, vai šie nosacījumi ir izpildīti. Likums cenšas risināt arī pārrobežu efektivitātes jautājumu. Kā redzēsim nākamajā slaidā, labā ziņa ir tā, ka daudzu valstu likumi tagad tiek saskaņoti ar Mleta principu. Angļu tiesības arī tiek izmantotas kā ceļvedis Mleta praktiskai ieviešanai nacionālā līmenī. Pilnu to valstu sarakstu, kas ir pieņēmušas Mleta, varat atrast ANO tīmekļa vietnē, kas norādīta šajā slaidā un aprakstā zemāk. Kā jau iepriekš minēju, apvienotās karalistes Mleta pieņemšana ir bijis izšķirošs solis Mleta pieņemšanā un līdz ar to arī starptautiskās tirdzniecības digitalizācijā. Šī notikuma nozīmīgums slēpjas tajā, ka angļu tiesību izmantošana ir dominējoša starptautiskajos komerclīgumus, banku un finanšu, jūrniecības un kuģniecības, apvienošanās un iegādes, strīdu izšķiršanas un starptautiskās arbitrāžas jomās. Tiek lēsts, ka līdz 2026. vai 2027. gadam lielākā daļa tirdzniecības valstu būs saskaņojušās ar Mleta. Tātad šeit ir mani secinājumi. Starptautiskās tirdzniecības digitalizācija nākamo gadu laikā eksponenciāli paplašināsies. Tas pavērs jaunas nozīmīgas tirdzniecības iespējas, jo starptautiskās tirdzniecības vienkāršība palielināsies un izmaksas būtiski samazināsies. Mleta nodrošina nepieciešamo juridisko ietvaru, lai ļautu pāreju no papīra sistēmām un procesiem uz elektroniskajiem. Jo vairāk valstu saskaņojas ar Mleta, jo lielāks ir tīkla efekts. Paldies, ka noklausījāties šo prezentāciju, un es ceru, ka man izdevās pārliecināt jūs par digitalizētās starptautiskās tirdzniecības priekšrocībām un praktiskumu. Es patiesi ceru, ka jau tuvākajā nākotnē jūs varēsiet izmantot šīs iespējas savā labā. Ja jums jebkurā laikā rodas jautājumi par starptautiskās tirdzniecības digitalizāciju, jūs zināt, kur mani atrast. Zemāk ir uzskaitītas tīmekļa vietnes un dokumenti, kurus es pieminēju šajā video. Ceru, ka tie jums būs noderīgi un palīdzēs realizēt un paplašināt jūsu starptautisko potenciālu. Ja vēlaties ar mani sazināties tieši, droši to dariet. Mūsu mājaslapa un mana e-pasta adrese ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemāk. Ja šis video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu. Lai iegūtu vairāk ieskatu par starptautiskās tirdzniecības potenciāla attīstīšanu, vienkārši noklikšķiniet uz abonēšanas saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja jums ir kāds pazīstams, kuru tas varētu interesēt, lūdzu, padalieties ar šo saiti. Un, ja esat gatavs nākamajam solim, noskatieties nākamo video šajā atskaņošanas sarakstā. Saite uz to ir tieši šeit.